skolotāji, draugi. Mēs esam priecīgi jūs redzēt mūsu skolā. Sākam 12. klases žetonu vakaru. Vārds 12. klasē. Vēstuli, jādod vēstuli. Saki adresi. Neķekšu, protams, man tēlveids. Zāļu mierīgāk. Pazūdi savu klasi, atdod vēstuli. Beigtu, beigošu. Klasē jāzina. Šeit jau klasi. Prātu esi zaudējuši, jau. Viņu iespat raktas sludināt atļaujas par daudz. Nu, teici. Nenāc klāt. Te jau var sirdstriet dabūt. Zagli. Tu? Kas te notiek? Vētra! Kas te notiek? Ātru nav. Kāds runā ar māsu pārzi? Noslaukst ar darbu. Ko jūs man apsolījāt ar šīm kalnām domām? Viskaistākās domas un tādas tās ir 11. klases un kaujas. Atraduši īsto brīdi. Skolā ierodas jaunā direktore, un viņai to jāredz. Dzīve bez izskaistinājumiem. Traipi viņai jāredz. Mūsu skolas traipi. Kristiāna, par ko sākās Vilda? Nezinu. Kristiāna. Viņi sāka strīdi jau sporta laukumā, kad bērni brauc ar motociklu. Ko tu pļāpā? Valdies, tad domā, kas ar cilvēkiem nebūtu daudzas. Kur jūs dabījāt motociklu? Tā ir man darīšana. Nē, tā ir mana darīšana. Jūs to saimniecības vadītājiem nozagāt. Haģīm? Vai jūs, Kristiāna, arī braucāt? Vienu līkumu. Liecies 7 līkumos un tādiem piedod. Valdies, tad, Jāni, kad tu pēdējais stāvies? Vai šajā klasē skolotā? Un tagad pēc 7 gadiem turpat? Tā sanāca. Kāpēc? Vēstules dēļ gribēju uzzināt viņa tēva adresi. No tāda jau var visu sagaidīt. Kāpēc jums tā bija jāuzina? Vai es gribēju nodibināt draudzīgākas attiecības? Jā, ciešā sadarbībā ar vecākiem. Nesaprotu. Draudzīgas attiecības? Nodibināt? Kaujoties? Viņu jau grūti saprast negaidīt gājienu. Tāds jau viņš ir, kad iesāk trakot, tu pilnīgi zaudēji prātu. Viņš nekāns, bet man uzbrukt. Kādēļ tad jums? Mēs, mums. Par to tagad labāk nerunāsim. Nē, tieši par to mēs tagad runāsim. Stāstiet to. No klases naudas pazuduši 30 rubļi. Jā, mēs tos ievilku. Nevar būt, vai tas tiešām paņēma visu kopīgi pelnīto naudu. Ne jau kāds pēcnieks kaut kopēja nav, kopēja kabai. Naudas! Kauns? Jūs labiņas Jānīts man no kabats izcēl vēstuli. Vai tas tiešām? Jāni, atdod! Pie reizes, lai rīt skolā ierodas jūsu māte. Nāc, Kristiāna. No tēva? Iecītās. Kā tu citiem daļi? Tūlīt atvainojiet. Prātā nenāk. Tad tik tālu, kur mēs esam nonākuši savām audzināšanas metodēm. Zemē jāvien. Taču vairs viņus nespazīst. Te ir mūsu pedagoģijas augļi. Ko es teicu? Kur nerīdz vārdi, tur līdz pātaga. Nevajadzēs kopoties ar sodiem. Jūs jau neskopojāties. Bet jūs žēlojāt, Es audzināju. audzinājāt dūjas, bet izaudzinājāt kraukas. Vēl mēs nezinām visu tiltu cēloņus un apstākļus. Bet vai viens pārkāpums izdzēs visu labo? Jūs pats teicāt, ka mans klāsts ir ļoti labi sabiedriskajā darbā. Un paskatieties tur par lielo kalnu. Tas augļu kolhozaugs. Jā, to viņi iedēstīja pirms 2 gadiem. Un skolas siltumnīca. Jā, to viņi uzcēl jau pagājuši. Vai manai klasē nebija labas sekļas? Jā, bija, bet tagad riepīgi. Ziniet, tautā saka, kad... Nu kā tad saka tautā? Ar ļaunu labu nepanāks. Kurš tad te grib ko ļaunu panākt? Kurš viņa nolika tur visai skolai par apsmiektu? Tas bija Pirmajā sots. nedēļā. Tas bija sots. Pedagoģiski derīgs un pareizs. Kas citam der, otram kaitē, bērni ir jāiepazīst.
vecāki savus bērnus nepazīst. Vai man tais 300 skolēnos jāievien? Arī netīši apgāzt dazu, rūt no jaunas atcer. Vai es viņu sagāzu? Tāds viņš te atnāca. Huligāns, ielas puika, no 2 skolām izslēgts. Visus mēs neizslēgsim. Izslēgt, to vien dzird. Un dzirdēsiet arī. Negrietnībām jādara gals. Tūlīt pat iešu pie jaunās direktoras un visu pateikšu. Mans tēvs Ralvais, tagad vieni kakao nagoja var dzirdu apustīt. Tā nu mums gadījies. Beidz. Es jau tas vainīgais. Tev neviens nepārnāc. Kurš tad ir vainīgais? Zīgat. Es? Kam bija jānoskaidro vērtus tēva adresi? Man jautāja audzinātiem neteica. Un tāpēc bija vēstuli jāatņem ar varu? Tad es tā pakau nagoju. Viens Zīgatai mieru, var sev atbild pats. Bet kas atbildēt par šo visu situāciju? Ko jūs veicat kāds jaunu gribēju? Kāpēc jūs neredzat īsto vainīgo? Kāpēc par to neviens nerunā? Tam neko nepārmet. Kāpēc jūs klusējat? Tāpēc, ka savas lēmumus un solījumus gribam izpildīt. Kā to Andri domā? Objektīvs beigts. Klases sapuls lēmums. Pārsteidzīgs lēmums. Mēs viņu nevaram tik galā. Runā vienskaitlīgs. Arī daudzskaitlīgs pats. Tāpēc es prasu, lai viņš iet. Viņam jāiet. Viņš tā nedomā. Domā vai nedomā, ja viņš šodien ienāks pa klasi, mēs ar Andru izmetīsim ārā. Tā tu nedarīsi, viņš ir mūsu biedrs. Vai tāds ir biedrs? Beigts. Galīgi beigts. Te vairs nav ko gudrot. Man dziesma te nodērās. Kādu zini, tā dažiem iepatikusies? Uz dzīvi plaši atveries mans loks no kaklā nostreiz pedagogus lok šis zīmnības pauzams diezgan dzērs, tu ilgāk baldot par kļūt vēl ķērts, tāpēc uz mājām, prom uz tēvām mājām. Lai disciplīna skolā tiek uz kājām, lai vētras vietā uzpūš vējiņš lēns un samaitāts vairs netiek neviens zēns. Tev laba balss. Tev dzēnieku talants klausies. Un mēs muļķis domājam, kas tikai huligāns. Tu varētu dejot, un tevi palīgāk tieši vien trūkst. Bet skolā tieši vien ir par daudz. Tas tomēr ir jādara. Ejiet te mācīt pārziņas un audzinātāji atvainoties. Iztiksim bez tām ceremoniām. Es redzēju jauno direktoru. Ej! Kāda? Jauna? Nē, kur ne jauna? Veca? Veca? Nē. Ne šis ne tas. Eleganta, tumši pelēkā kostīmā, sārta blūzīta, čeku kurpes, bet tikai matu saškārs pa vienkārši. Ejam pašķielēt. Ko tu tā galīgi nolaidzi pārdus? Nu, neko mācīja pārziņu. Nāk uztrauksies. Nepiedevi? Nē, lūkies. Iesim visi 3. Lai ģenevi jūs gan raibies. Nāc, valdi. Iztur vēl šo pēdējo gadu. Uzvedības paušas māca saviem komīniešiem. Mani piec mierā. Man trausma nervu sistēma. Saprat? Nu, Žagati, ko tu atklasi? Paši dzini vēl kaut ko par jaunu direktoru. Viņa esot topādiem pagāda skolotāji. Visādi redzēti, bet tāda nopelniem vēl ne. Diez tik zēna, viņa gadu laikā izsviež no skolas, jā pat nopelni piešķirt. Klusāk. Kur viņi ir? Iekā pieneri istabā neparastas seja un skaists vārds. Anda Kalēja. Jā, to visu varēs apdzeļot. Un ievērīt izpelnīties. Jāiet arī man, novērtēt. Iesim. Pagaidiet.
iestrādājušies ar jaunām mākslas teiks vadītāju. Mazliet pablaids pats slēdz lodzi un pēdējais jūs nostājies šeit priekšā, puška.